Kad Global Leadership Summits notika Latvijā, Rīgā, tad jau tas, man liekas, bija tikai dabīgi, ka no mūsu draudzes piedalās arī vairāk kā tikai mācītājs. Lai tu zinātu, kas tev ir jāvada, kas tev ir jādara, tev ir jāsaprot, kur tu atrodies. Es pats gribēju tikt skaidrībā ar to, kas mums ir. Tur ir divi līmeņi GLS. Viens ir individuālais līmenis. Protams, ja tu nāc no mazas draudzes un tu esi vienīgais, kas grib piedalīties šajā GLS, tad ir ok. Bet daudz svētīgāk ir tad, kad tu vari būt kopā ar vēl vismaz vienu cilvēku no savas draudzes, un tad aizbraucot mājās, nav tā, ka visus tev skatās ar lielām acīm, bet drīzāk ir jau vismaz 2 cilvēki, 3, 4, 5, kuri ir arī kaut ko līdzīgu piedzīvojuši, ko tu esi piedzīvojis. Un lielām draudzēm es teiktu, tas ir absolūts obligāts pasākums. Tur uzdot tādus jautājumus, kas tev mazliet tā kā liek saņemties un uzdrošināties to arī pajautāt attiecībā uz draudzi. Kas mums ir, vai mums apmierina tas, kur mēs esam, vai mums tas potenciāls, kas mums ir izmantots, kas ir tas, kas mūs bremzē. Šajās lekcijās bija labas ierosmes draudzei, kādai draudzei vajadzētu būt šodienas apstākļos, jo nenoliedzami, jo vecāka draudze, jo lielāks kārdinājums braukt uz tādām varbūt ērtām struktūrām, ja būs kaut ko tādu, kas strādā un darbojās un nemaz nedomāt, ka vajadzētu mainīties. Šajā gadījumā Global Leadership Summits bija tā vieta, kur es personīgi varēju redzēt, kādi ir vadītāji un kāda ir vadītāja atbildība un kā kļūt par labu vadītāju. Tas man bija iedrošinājums. Viennozīmīgi. Noteikti mana sieva var apstiprināt, kad es biju 15 centimetri virs zemes pēc tam nākamajā dienā, jo tik daudz atziņas un vienkopas, un tā es biju ļoti gandarīts. Un man liekas, ka tas lielākais iegums ir tas, kad tie draudzes atslēga cilvēki arī ir iekustināti, viņi no jauna ir noticējuši tam, ko Dievs var darīt. Un man liekas, tas ir pats lielākais iegums.